Esiet sveicināti izmetienā, sarunās izmetiens, un šodien ar Rolandu Juri Zibinu. Es arī atļaušu tevi iepazīstināt vēlāk ar tevi, bet kas tad ir izmetiens? Izmetiens ir vienkārši sarunas par un ap visu, ko hobijiem, dzīves stilu, par dažādām jomām, industrijām, vienkārši apdarinātas vārdu izmest. Kā tas būs, to mēs spēlēsim, redzēsim. Šodien nedaudz interesantākā audio formā, jo man ir sācies pavasaris, mēs varam just to pēc manām alerģijām, bet tā kā mēs mēģināsim izturēt visu epizodi ar mani tādu diezgan šķakstošu, bet mēs atrodamies te istabās un tātad arī esam pie kapučīno un lattes un dažādiem saldumiņiem. Un tad droši ir iepazīstini, kas tu esi. Un jā, tas arī būs mans pirmais jautājums. Kas tu esi? Šis bija negaidīts. Man šeit uz atbildi uz šo jautājumu meklēju šobrīd. Meklēšu visu savu dzīvi. Bet, kas es esmu? Tiešām labs jautājums par mani un ko es daru. Iespējams, tie, kur mani ir redzējuši Instagramā, ir ieraudzījuši, ka man patīk visu dzīvē ķert vizuāli. Tātad, manuprāt, arī visual thinker, man šeit latviski tas nepārāk veiksmīgi skan, arī ir tas, kā es jau varētu noraksturot. Jā, tāpēc visu man patīk ķert vizuāli. Manuprāt, vispār dzīve mums ir jābauda. Man ir dzīve, tev ir dzīve, katram mums ir ļoti dzīve. Bet to, kā mēs viņu pavadām un kā mēs viņu, tā teikt, izmantojam un ko mēs viņā ieliekam iekšā un kā mēs pavadām to laiku, tas ir atkarīgs no mums pašiem. Un tāpēc man šeit, ja mums ir dot šie gadi, varbūt viņus tiešām uztaisīt tā, lai mums pašiem patīk. Līdz ar to, kāds esmu mēs, visual thinker, kurš ķer lietas vizuāli, un par mani profesionālā pusi es arī strādāju ar sociālajiem tīkliem, laikam tas nav vairs nekas unikāls, bet tas, kas manuprāt, man pašam ir ļoti forša pieredze, arī esmu strādājis televīzijā. Un tad tur arī ir daudz lietas, kas man veido. Ok, un tad arī otrs jautājums, jau mēs sākam ar izmešanu. Tad kas ir tas, kas tev pirmais nāk prātā, ja asociēs ar vārdu izmetiens? Pārmaiņas. Ok, pārmaiņas. Ok, labs vārds. Ok. Un tad izmest sevi labāk no TikToka vai Instagrama? Man šeit es sevi jau no TikTok jau esmu izmetis. Ok. Tāpēc tur laikam nav pat jāmēģina. Ok. Un tev ir tāds nedaudz interesantāks jautājums. Tā kā mēs visi ļoti labi zinām, īpaši, ja mēs ejam tavā Instagramā, ka tur ir ļoti daudz tādu šis estētiskums un viss ir ļoti skaisti, bet par cik lielām naudām tu varētu pāriet no šī visa, kas tev ir šobrīd, uz 2016. gada estētiku? Un, ja tu gribi idejas, ko mēs tev varam piedāvāt, tev būtu tādi kā mannequin challenge rīliņi, tev būtu bottle flip rīliņi, tev būtu Snapchat filtru bildes un kaut kas tāds. Cik daudz un vai vispār tas būtu tev kā personībai iespējams? Zini kā, es sevi, un tāpēc arī te pieslēdzas tā televīzijas puse, es spēju, tā teikt, pielāgoties nepieciešamībām. Tāpēc uztaisīt tādus prikulīgus video un challenges, tas varētu būt fun, bet vai tas būtu man par mani, tā kā tas būtu saturs, ar ko es vēlētos dalīties, laikam īsti nē. Tāpēc jautājums ir par to, vai es to savā kontā būtu gatavs likt un par kādām naudām. Es pat domāju, ka nav jautājums par naudām. Tad drīzāk ir jautājums par to, kā to nokomunicē un kam to piesaista. Un, manuprāt, tas challenge, ko es varētu paņemt virs šiem challengeiem, ir kā to uztaisīt kaut cik estētiku. Okay. Tas varētu būt tas challenge. Bet par to, kādu Snapchat filtru, tas varētu būt, manuprāt, vislielākais izaicinājums. Tu sevi izmeti TikTokā 2020. gadā, un Instagramā tu sevi izmeti 2019. gadā.
Research. Jā, pirmais postiņš tev bija tāds busiņš ziemas laikā, decembrī, un uzraksts vārpus realitātes vai kaut kas tāds. Jā, bet kāpēc izmest sevi abās šajās platformās? Jo es saprotu, ka bieži tas, īpaši tagad, mazākiem bērniem, mazākai vēl paudzei, par mani ir tā, ka tas ir pirmais, ko tu izdari, nezinu, tev paliek kaut kādi 10 gadi, un tas ir pirmais, ko tu izdari, tas ir Instagram. Bet 2019. un 2020. gads, laikam gan ir sen, bet liekas nesen, kāpēc sevi izmest abās šajās platformās? Man nav nekāds baigais fans stāsts, man pat ir tāds ļoti karjeras un profesionāli tendēts, bet jautājums ir par to, kāpēc pirmais posts man ir busiņš, es nezinu. Jo es centīšos diezgan īsi, jo man arī ir tā mūde nedaudz aizplūst. Tātad strādāju televīzijā, bet televīzijā tāpat kā visur citur ir pieprasījums, ir piedāvājums. Projekti mainās un projekti iet. Viena no lietām, kas man ļoti patika, bija viens raidījums, kurā man bija iespēja iet ēterā, bet arī tās posms reiz beidzās. Un strādājot, izejot cauri šīm sajūtām, izejot cauri arī tiem pašiem sociālajiem tīkliem, es sapratu, ka ir baigi muļķīgi, ja es daru to, kas man tiešām patīk, bet kāds cits diktē to, vai es to varēšu darīt, vai es to nevarēšu darīt. Un tad radās tā doma, ka, hei, šobrīd, teiksim tā, sociālajie tīkli ķēra daudz vairāk publiku nekā tas pats radio vai televīzija, facts. Un kāpēc to nedarīt Instagramā? Jo tajā momentā TikToks, manuprāt, vispār, ja bija tad Ķīnā, kaut kur viņš auga kā mazs bērns. Un tā arī radās viss tas aicinājums, jo beidzot, un es biju nedaudz arī tagad pirms kaut kāda gada, un arī tagad tādā sajūtā nedaudz pazudis, bet man atkal ir tas, ka es gribu darīt lietas ne priekš citiem, bet priekš sevis. Tā teikt, arī ar visiem darbiem neaizmirst palīdzēt visiem citiem, risināt visu citu problēmas, bet actually arī bildot sevi. Un tas toreiz bija tas pirmais moments, ka man bija ok, jāsaka kaut ko darīt, jo es māku montēt. Ja tu mani stalkoji, tad tu redzēji tos animētos video, ko arī es taisīju, jā, arī man tādas prasmes ir. Un tad tas viss arī sākās. Instagramā es sāku ar Apple un tehnoloģijām, un tā man ir lieta, kas man patīk. Man vēl aizvien ir Apple Watch un iPhones, un es vēl aizvien šim klonam esmu piederīgs. Bet jā, tad tas pirmais tiešām bija izmetiens varbūt ārā no darba tāds ikdienas. Covids, jā, un mājās nebija ko darīt, un bija ļoti daudz idejas arī tajā pašā TikTokā. Es izdomāju, kāpēc ne, un tajā momentā baigi uzsprāga. Es atceros, ka ja pirmajā stundā, kopš nopublicēšanas, tev ir 1000 skatījumu, kas šobrīd pat ir diezgan challenge, tad tavs TikToks vienkārši uzšāvās gaisā. Un tā bija laba sajūta. Un tad mani mazi bērni atpazina uz ielas, kas bija forši, bet interesanti. Okay. Tā kā. Tu arī iesāki par tām tehnoloģijām, un kā tad tev ir viegli izmest tā teikt naudu tehnoloģijām, vai tas ir tā kā, ja mēs skatāmies, ir budžets? Jā, ir budžets, un piemēram, tur nezinu, labi mēneši gan jau ne, bet ilgtermiņa budžets. Un vai tehnoloģijas tev ir prioritāri, jo es skatos, tev viņas ir visur un vienmēr? Visur un vienmēr noteikti, ka tagad nav tik trāki, kā tas bija pirms tam. Jo tagad man dzīvē pašām pamainījās nedaudz prioritātes un paķert kaut kādu bildi citu apkārt. Bet tad, kad es to sāku, man pat bija hobijs vecos iPhone kolekcionēt. Jā, man ir vesela kolekcija. Es sapratu, ka tas hobijs varētu būt salīdzinoši padārgi, bet, manuprāt, ir vērts. Ja kādreiz man bija tā, ka iznāk jaunākais, gribās visu, jo mēs zinām, kā reklāma strādā. Mums parāda, mums reiz šķiet, ka bez tā mēs nevaram dzīvot. Bet tagad es tiešām cenšos ļoti izvērtēt kodspārku un ja tā ierīces. Labi, piemēram,
iPhone, tas man ir nepieciešams, jo tiešām es veidoju saturu un veidu labākajā kvalitātē. Tāpat laikā MacBooks man ir jau 6 gadus ērs, un jā, viņš ir viņš nav pats jaudīgākais, viņš ir vizuāli un arī iekšēji jau outdated, bet to, ko man vajag izdarīt, viņš izdara. Tāpēc man vienkārši nav tik daudz naudas, lai tikai tūkstoši. Arī, let's be honest, jā. Par tavu Instagram saturu. Tu ļoti bieži pieņemsim, tev ir kaut kāda bilde, tu, protams, kaut ko parediģē vai kā, bet vai tev nav tā, ka tu esi kaut kur, pieņemsim, es nezinu, ir kaut kāds notikums un tev ir tā, ka tu nofilmē, tu uzreiz gribi ielikt neapsot, nerediģējot, bet tādu raw footage un vienkārši tur iebliest un izmest satura priekšā? Jā, ir, manuprāt, ļoti rēti. Es nezinu, tas ir labi vai tas ir slikti. Manuprāt, ir ok, ja tas nevienmēr visam vajag būt uzreiz, tā kā uz klikšķi. Ja tas var būt, nezinu, stunda, 2 pagaidīt, it's fine. Es to sajūtu ziņā liek tāpat, kā tas būtu kā tikko. Bet esmu jau iegājis tajā kaut kādā pusē, ka mans smadzenes jau nemaz neieslēdz tādu opciju, ka vienkārši iemākt pa taisnu, uzlikt virsū milzīgu tagu un fiksot tekstu un iemākt iekšā. Bet varbūt tas vajag. Ok, jā, tas... Tas šeit vajag vai nevajag? Es nezinu, vienkārši, manuprāt, esmu ļoti pieredzis pie tā, ka tev ir tāds, tā kā runājot vispārīgi. Varbūt dažreiz vajag, bet es pat neteiktu, varbūt tāpēc, ka sajūtas jau tāpat izjūt, un tas, vai tu nodod kādam citam, viņam nav atšķirība, tas ir pēc stundas vai pēc 2. Bet zinot tevi un zinot, cik ļoti esi pieredzis pie tā, kas jau tev ir uzbūvēts, ka tas būtu ļoti, man liekas, es uzrakstītu viss kārtībā, ja tu uzliktu kaut ko tādu, jo vienkārši tas, cik ļoti tu jau esi radījis šo pieredumu mums kā skatītājiem. Pirms kādu laiku tev bija ļoti aktīvi viss, un tad tu nedaudz nopliki, un kā bija izmest sevi otro reizi ārpus kameras, un vai tas nebija baigi sarežģīti, vai tu uzreiz ielēdz tajās pašās sliedēs? Jā un nē, tā kā es tā aktīvāk, kā lai saka, es paiešu atpakaļ, tad, kad es pārtraucu saturu veselības iemeslu dēļ komunicēt, tad man bija kaut kāds pusotru gadu pauze. Un es pats sev pateicu, ka es tādu pilnīgo checkmarku par to, ka es esmu atgriezies, sasniegšu tajā momentā, ka tad, kad es būšu atsācis radīt saturu, es sasniegšu šo pašu sekotāju skaitu, kāds man bija līdz šim. Nevis tāpēc, ka es cenos palikt sekotājiem, bet tas laikam ir drīzāk priekš sevis kaut kāds apliecinājums par to, ka es esmu atpakaļ ierindā, viss notiek, publika apgriežas, cilvēkiem tas, ko es daru, ir interesanti, un to es biju uzlicis kā tādu galveno latiņu. Lai līdz tam momentam nonāktu, es mēģināju vairākas reizes. Tā aktīvāk sāku likt saturu oktobrī, regulāri, jo līdz tam oktobrim es arī mēģināju, bet tas kaut ko es ieliku, kaut ko es neieliku, sevis tikpat kā vispār neliku, ja nevienīgi kaut kādas bildes, bet tā aktīvāk sevi likt iekšā un darīt to regulāri sāku no oktobra. Bet tikai tagad, marta sākumā, man šķiet, tas pilnīgais checkmarks bija viens ar tiem sekotājiem, un otrs bija, kad es beidzot sāku atkal likt storiju. Un to pirmo storiju es pārfilmēju kaut kāds 8-9 reizes. Jo tas ir formāts, kurš it kā nav sarežģīts, bet, protams, man visu laiku, lai izskatās labi, lai man pašam patīk. Manuprāt, tas ir pats lielākais no vienas puses labi, ka man pašam ir kaut kāda latiņa, tāpat laikā tas bieži vien ierobežo. Un vai tas bija viegli 8-9 reizes pārfilmēju, bet tad, kad es to pirmo reizi nofilmēju un ieliku iekšā, tad jau pārējos storijas man nevajadzēja. Es uzreiz varēju uzfilmēt un likt iekšā. Tāpēc laikam tas izmetiens tiešām ir tajā momentā, ka tu izmet sev pirmo reizi un tu izmet tā ritīgi kārtīgi, un tu atkal sajūti, tu iekrīt tajā ūdenī.
Un tajā momentā, kad tu jau esi iekritis, tu jau atkal esi sapratis ar to vīru, tu saproti, nu ir slapjš, bet tu jau esi saslapinājies, nu vairs jau nav diferences, vai ne? Bieži arī skatoties uz tavu saturu, var redzēt, ka tu bieži esi kaut kur ārpus Latvijas. Un ik pa laikam, bet varbūt tu nebrauci uz lielajos ceļojumus vai kā, bet es nezinu, vai tu liec lielu intervālu vai kā, jo izstāst, ka tu visu laiku kaut kur esi un kaut kur izmeties, bet jā, vai tev būtu viegli sevi izmest ārpus Latvijas un dzīvot? Es par šo esmu domājis, manuprāt, es pēdējā laikā domāju aizvien vairāk. Kādreiz vispār es baigi nepievērsu es biju ļoti ieciklējies uz palikt te, dzīvot šeit un nu jā, savu dzīvi arī veidot šeit, un tad arī, piemēram, vēl viena no tām lietām, es vairāk veltīju uz Apple saturu, mazāk, piemēram, skatījos, kas notiek riņķī apkārt. Tagad es vairāk sāku arī to pasauli iepazīt, un tur arī nauda aptrūkstas, vai ne? Bet tagad man pat varētu būt interesanti izmēģināt savu, tā teikt, veiksmi kaut kur citur. Vai tas varētu būt viegli? Noteikti nē, vai tas varētu būt bailīgi? Noteikti jā. Bet, nu jā, zinot to vispār, kur mēs ģeopolitiski dzīvojam, kas šobrīd ir aktuāli, kā mums šobrīd ir ekonomiskais viss process valstī kopumā. Bet tāpat laikā kāds mums ir opcijas būt kā Eiropas Savienības pilsoņiem, iespējams. Es negribu neko džinksot, bet jā, varbūt sastāsies iespējas un uznāks galvā tiešām kaut kāda vēlme izmēģināt veiksmi, dzīvi, laimi citur. Nav teikts, ka es to nedarīšu, un nav teikts arī, ka izmēģinot to es, piemēram, neatgriezīšos atpakaļ šeit. Tas drīzāk laikam ir par dzīves un pasaules iepazīšanu. Jo man bija brīvdienās atbraukusi mamma uz Rīgu, un mēs tieši gājām pa Kluso centru, un es viņai teicu, nu jā, tur, kur tu esi Mērcrigā, tu šādas lietas neredzi. Es to Rīgā redzu ikdienā. Un tad es sapratu arī, ka tā kā viņai šobrīd ir Rīga, nu, tāpēc, ka viņi ir atbraukusi kaut kādu momentu. Tā iespējams man kaut kur citur būs ar Latviju un ar kādu citu valstu. Okay. Tas kontrasts, ka tu vari redzēt vairāk, un tad, kad tu redzi vairāk, apetīti jau rodas sēdot. Tas gan, jā. Tā tas arī notiek. Tu pieminēji, ka tu esi strādājis televīzijā, tu esi vadījis arī kontu kaut kam citam, un tagad tu esi Kolin, vai ne? Koliks. Ok. Un kāpēc izmest sevi tur? Kāpēc izmest sevi tur? Tāpēc, ka tajā momentā es sāku strādāt tur oktobrī. Okay. Oktobrī vai septembrī. Es jau vairs neatceros, man ir vecs galva. Bet, manuprāt, vispār mūsdienās pusotras gads, 2 gadi ir ļoti ok vienā darbvietā, īpaši salīdzinoši jauniem cilvēkiem. Un iepriekšējā darbvietā viss bija forši, bet es jūtu, ka no vienas puses tas laikam īsti nav par mani. Otrs, es jau biju sapratis, kā lietas notiek. Man jau šķiet bija jau 3. gadu riņķis, ka es sapratu, kas tāds jauns un pārsteidzošs man nevarētu būt. Un tad man parādījās šī iespēja un teikšu godīgi, daudz lielāka brīvība. Jo tādos korporatīvos uzņēmumos, tur tomēr ir striktāks 9 to 5 nekā piemēram, aģentūras dzīvē, kur tu vari pats, ir svarīgi izdarīt savus darbus, bet tu daudz ērtāk vari veidot savu kaut kādu plānu. Un manuprāt, arī aģentūrās strādājot, īpaši ar influenceriem strādājot, ir daudz saprotamāk arī darba devējam, ja es pats ar to nodarbojos. Jā. Jo bieži vien korporatīvos uzņēmumos var skatīties šķīvi, ja tu ieliec postu dienas laikā vai storiju, jo šķiet, ka tu to esi darījis tajā konkrētajā momentā. Tur tā ir tāda reāla praksa. Jo mūsu klienti, kas ir influenceri, to dara, un ja arī es pats veidoju saturu, tad tā kā it's ok. Tas nav nekas tāds neordinārs. Un, protams, jaunas iespējas, jauni kontakti. Manuprāt, tā ir viena no lielākajām, lietām, ko es esmu ieguvis šeit. Tiešām tie ir jauni kontakti ar
influenceriem, ar reklāmdevējiem, saprast vispār, kā aģentūras strādā. Un tas, tā teikt, manā tādā bagāžā iedod tādu jaunu foršu nodalījumu. Vispārīgi arī visi tie darbi, ko tu iepriekš darījis, kaut kādā ziņā sasaistās ar to, ko dari šobrīd. Ja iepriekš bija televīzija, tāpat tas ir ar cilvēkiem, tāpat tas ir uz ekrāna un arī iepriekš veidoja saturu. Jā, un manuprāt, šeit arī ir tāds foršs spots, jo tur, kur es strādāju iepriekšējā, man arī bija jāstrādā ar cilvēkiem, bet man bija vairāki, tā teikt, man bija jākomunicē ikdienā ar vairākiem simtiem cilvēku, kas tādā reāli ikdienā ir bildīts e-pastā, un tad tu centies, citiem ir, kā mēs zinām, citi liek bildes, citi ieliek pēc simpātijām to, kā izskatījās pirms 10 gadiem, un tad un saprot, ar ko tu runā. Dzirdēs no daudziem cilvēkiem, ka mums varbūt šeit, ka mēs pamēģinām kaut ko šeit, kaut ko tur un vēl kaut kur citur, bet laikam mēģot kaut kā visas tās pieredzes saplūst, tādā vienā tiešām kamolā, un kaut kas šķita pilnīgi pretējs. Jo vairāk mums tās pieredzes ir, jo kaut kā tas saslādzas baigi labāk ķēdē. Ko tu ieteiktu skatītājiem, klausītājiem izmest no galvas, izmest sevi no komforta zonas, no kaut kurienes vai ko izmest? Es nezinu, kurš šis būs jūtabā, vai ne? Jā, un šī ir lieta, kas man ir pašam, un es atvainojos par valodu, bet manuprāt, mums katram no galvas ir jāizmet ļoti daudz, tā teikt, lieki sūdi, kas mūs attur darīt lietas, ko mēs tiešām gribam. Jo, būsim godīgi, nevienam neinteresē, kā mēs izskatāmies, ko mēs arī par tiem pašiem storijiem un par to pašu vizuālo. Tā kā, piemēram, manā pusē ir forši, un es novērtēju, ka cilvēki to ierauga, bet tā ir viena sekunde, kad tas cilvēks ierauga to man vienu bildi un storiju, un visu viņš aizmirst. Bet man galvā tā ir tāda milzīga pasaule, un bieži vien tā mēs paši sev uztaisām baigo rāmi un baigās lamatas tieši ar to, ka mēs uzliekam baigās ekspektācijas pret sevi, un mums šķiet, ka nezinu, ko padomās visi, un kas tikai būs, un kā tālāk aizies. Manuprāt, mums pie tā vēl, kas notiek apkārt, mums galvā čumu muļš, domas un problēmas, un viss tas, un mums ir jāsaprot, kas ir tas, ko mēs tiešām visu liekam sūdz vienkārši ārā, izvēdināt, tāpat kā piesmukuši telpu. Un tajā momentā, kad tas ir izdarīts, mums ir svaigs gaiss. Mēs sākam domāt, kas ir tas, ko es varu ietekmēt, kas ir tas, ko es gribu. Jo man tikko arī Beta pēc bija uztaisījusi savu pasaules tūri un izbraukusi Ameriku. Un pirmā atziņa, ko viņa man pateica par to, ka viņa ieradās Latvijā šeit, ir par to, ka šis šobrīd nevar nosaukt par pīļu. Latvija, salīdzinot ar pasaules kopējo fonu, tu vari jebko izdarīt šeit. Tu vari pliks mest ritentīgs pa Tērbatas ielu. Un tu savu virsrakstu vari iekarot, kas jauns zeltainajā presē, bet ārpus šī mūsu mazā kvadrātiņa neviens vispār par tevi nedzirdēs. Un mums ir jānoņem tā baigā vāža no sevis par to, ka atļaus, kas būs tālāk. Nekas nebūs. Nevienam tāpat neinteresē. Mums ir viena tā mūsu dzīve, un mēģinām no tās izspiest maksimums visu. Tad kas noslēdzoši ir tavs lielākais izmetiens? Mans lielākais izmetiens? Es varētu iet medicīnas, tā ļoti personīgi, manuprāt, viens ir tas, ka es gāju cauri kaut kādām veselības liktām un iemācīties sadzīvot ar to, ar kaut kādām lietām, kas man notika un ar ko man ir nācies pierast. Bet nedaudz tādu nedaudz smieklīgāku. Man vislielākais izmetiens bija tāpat televīzija. Tajā momentā, kad man bija jātaisa 2 stundu tiešraidi. Rīgā, centrāla tirgū.
Oh, Un tad viņiem bija ļoti forši pasākumi. Mārtiņa diena un Miķeļa diena, kur viņi cepa cūku uz riņķi, vai arī zivju svētki un Halloween diena un vēl kaut kas tikai nebija. Un tev ir 22 stundas. Un tev viņas ir kaut kā jāizpilda. Un tad tas bija kā, ko tu tur lietas. Un tad bija tie momenti, ka jā, es tagad vienkārši tīnu bildi atpakaļ, kā tas bija. Man bija sava programma par to, ka, ja tur ir tā, tas viss ir tiešraidē, sāksim ar to, tas viss ir tiešraidē un protams, lai es būtu no vienas vietas un pēc tam es būtu otrā vietā, starp tiem pieslēgumiem tiešraidē ir kaut kādi dažu, 4-5 sekundžu iepriekš sagatavot materiālu, ielu intervijas, kuras izgāja ārā vai kaut kas ir iefilmēts pirms tam. Un tas ir vienkārši, lai es no punkta A spētu iziet cauri visam tam tai gūzmai, kas ir centrāla tirgu un nonākt līdz punktam B. Bet centrāla tirgu ir tā kā tur ir latviešu valodā publika un tur ir krievu valodā publika. Un tad man bija tie momenti, kur man nav ko rādīt, un es cenšos tikt līdz kādam cilvēkam un pajautāt, ko jūs šeit dārāt, kā jums patīk pasākums, blablabla. Un tad ir tie momenti, kad man sāk jautāt krieviski. Un es teorētiski saprotu, bet tajā momentā man bija kaut kāds melnais caurums galvā, un es nesaprotu. Un tajā momentā es skatījos, ka ar galvu saka, paldies, mēs dodamies tālāk. Un tas ir viens, vai arī pie radošajām darbnīcām, kas tajā momentā bija gošas un ķirbi salikti uz galdu. Un tad tev ir jācenšas kaut ko parādīt, un tas man bija tāds vislielākais challenge, jo tu esi šobrīd tiešraidē uz vietas, ej un kulēs, tev kaut kas ir visu laiku jāparāda, un tev var palaimēties, ka tev būs atsaucīgs cilvēks otrā pusē, bet tev var palaimēties kāds, kurš vienkārši pasūta 5 maņas tālāk, televīzijā, tiešraidē. Tas bija tāds interesants posms dzīvē. Tas bija diezgan jauks izmetiens. Jā, tā kā arī tā māc būt. Noteikti, ja stītu filmu atpakaļ, gan jau būtu vēl kaut kas, bet tas ir tas, kas man pirmais nāca. Ok, labi, tad mēs esam noskaidrojuši, ko mums vajag izmest, mēs esam noskaidrojuši, ko tu esi izmetis, un tad tas arī būtu viss. Klausies šo sarunu Instagram saīsinājumā, YouTube pilnā versijā un visās pārējās vietnēs, kuras varu un nevaru ielikt šo. Un paldies Teisavs par uzņemšanu un garšīgo kafiju un saldumiņiem. Paldies Rolandam, ka piekrita šim te projektam. Paldies tev, ka uzaicināji. Ļoti forši. Un jā, tā kā klausies, skaties un tiekamies nākamajā oriģināla, neoriģinālajā sarunu šovā Izmetiens. Paldies!